Es regulāri saņemu jautājumus no klientiem un vienkārši no cilvēkiem par to, kā tad pateikt, kura polikarbonāta puse ir iekšpuse un kura ir ārpuse. Nu, tad šeit ir tāds uzskatāms piemērs polikarbonāta loksnē, ar kurām strādājam mēs. Šī puse, uz kuras ir viss brendojums, un visbiežāk tad tur arī būs uzrakstīts UV aizsargātā puse, ja, šajā gadījumā angļu valodā UV protected side. Ja, tad tā arī vienmēr būs tā puse, kura ir jāvērš uz ārpusi, tā kā pret saulīti, ja, tad viņai ir speciāls pārklājums virsū, kas pasargā šo materiālu no UV staru iedarbības, un attiecīgi šis materiāls tad arī ilgāk saulītē saglabājās. Iekšpusē arī ir transporta plēva, daudziem viņi ir necaurspīdīgi, un tad jūs loģiski, ka automātiski viņu noņemsiet nost, bet daudziem materiāliem, daudziem ražotājiem viņi ir caurspīdīgi. Un bieži vien cilvēki nezinot, nemaz nepamana, ka tur ir vēl viena transporta plēve, viņu nenoņem pirms montāžas, bet tas ir ļoti svarīgs aspekts, viņai ir obligāti jānoņem pirms mēs montējam šo te polikarbonātu virsū uz karkas. Ja? Jo ja mēs viņu atstāsim, viņa ar laiku sāks zvīņoties, viņa ar laiku sāks drupt un birt jums augsnē visas tās mikroplasmasas un miniplasmasas tādas skaidiņas. Un pēc tam to augsni iztīrīt būs gandrīz neiespējami, viņi visi būs jāmaina. Tāpēc šo transporta plēvi arī obligāti ņemam nost. Kas attiecās ar šo te saules aizsardzības slāni, ja, tad tas rūpnīcā tiek uzklāts tāds mikro slānītis virsū, ja, kurš ar abrazīvu materiālu tiek bojāts. Līdz ar to esam uzmanīgi, kad kopjam polikarbonātu, nemazgājam ar asām švāmēm, nemazgājam ar asām birstēm, bet ar lupatu un ūdeni maigi, pārāk stipri neberžot. Pretējā gadījumā mēs noberzēsim šo te UV aizsardzības slāni nost, un mums polikarbonāts kalpos īsāku mūžu. Nu, ceru, ka šis jums noderēja. Ja kaut kādi jautājumi, droši raksta komentārā. Un atceries, mums TikTokā ir konkurss, kurā var laimēt 3x6 siltumnīcu ar polikarbonātu pārklājumu un mūsu piegādi montāžu. Tā kā mēs viņu arī vēl profesionāli jums uzmontēsim jebkurā vietā Latvijā. Labi, paldies! Čau, tiekamies nākamajā video. Atā! Ralfhaus atbrauks un izdarīs.